pasties, Robči, kāds mums ir platforma mūsu sektorā šīs dienas. Mēs šodien ar Krišiņa plezīriņā, mums nevajag ne platformas, ne beņķus. Normāli kāds ir uzākstījies vai arī tieši otrādāk makšķerniekiem atvedis divānu, trīsvietīgo vēl pie tam. Sveiki, kungi un dāmas arī. Arī dāmas, tāpēc, ka esmu pamanījis, ka dāmas arī ļoti daudz makšķerē un man skatās. Tā kā sveiciens visiem. Šodien mēs ar kluba biedru Robi esam atbraukuši. Cerams, ka mūs neaizpūtīs no krasta, jo mēs pa ceļam tikko saņēmām valsts mēroga brīdinājumu par vētru, negaisu. Kad? Kaut kad ap pusnakti, ja? Tātad esam slepenajā Pierīgas kanālā, kādā noteikti, kad atminēsiet laika gaitā. Esam atbraukuši ķert brekšus. Beidzot, Varkaļu kanālā, rekur jums pats kaska. Varkaļu kanālā ir parādījušās zivis. Kādas 2 nedēļas jau dzird, ka kaut kas trāpās. Dažāda veida lomi, tie rīktīgie īstie augusta nav vēl, bet paskatīsimies. Mēs jau, protams, piemānīt tās zivstiņas, uzaicināt uz mūsu punktu. Protams, ka mēs kā parasties ņemšos ar visādiem gardumiem un visādām fīčiņām, kuras noteikti lieciet aiz auss, izmēģiniet, un viennozīmīgi jums sanāks, un jūsu loma arī kļūs lielāka. Tā kā mērķis būs labs brekšu loms. Otra fiška. Tagad sāk zandarts pēc nāšta ēsties. Viennozīmīgi iemetīšu arī zandartu makšķeri, un tā redzēs, to zandarta aktivitāti pamainīšu arī uz zušu makšķeri. Paskatīsimies, jo montāžas ir dažādas, tās arī jums parādīšu. Tā kā, kamēr mums ir izcili raidījuma startam trāpījies tāds caurumiņš bez lietus un stipra vēja, bet starp citu, man liekas, ka vēju aizšķērsos niedrs, jo kā reiz vējš ir no turienes. Iesim ātri likties augšā, jo viennozīmīgi vajadzēs likt lielo lietu sargu. Labi, ka te baigi tālu nav jāmet, jo varēs zem lietu sarga makšķerēt, jo zem tā lietu sarga baigi ērti nav, bet viņš vienmēr palīdz, lai nelītu lietus uz galvas. Nu ne, atjautīgi. Tā kā ejam, liekamies augšā, kamēr nelīs lietus, lai mēs paspējam uzjaukties un tā tālāk. Startējam jūlija pirmās trešdaļas Varkaļu raidījumu par brekšiem. Aiziet! Tā kā tikko ienāca informācija, ka Robja čoms, rekur tur sēžot, noķēra vienu zandartu, nemērā, bet ļoti tuvu, un viena cope bija. Tikko tas viss notikās. Vilkšu ārā zandartu kātu, fiksi noķeršu vienu mailīti. Kamēr es te liekos augšā, moška mums jau būs pirmās zivs, lai tur viss jau strādā, vai ne? Jo feederī jau zina, ka man parasti kāda stunda aiziet, kamēr es visu uzlieku, uzfilmējums parādu un tam līdzīgi. Un mēs jau stundu reāli varēsim makšķēt zandartu. Labais! Nu, redzēt, kāda feina štele ir lietusargs. Es esmu uztaisījis sev šādu namiņu. Reku lietus jau sāk līt. Debes sāk jau kļūt pretīga. Nu, es atnākšu. Čīks, un redzat? Man ir tāda sēdēšu zem baravikas. Smuki galdiņš. Krēsls mans mīļais flagmanīts. Nu, feini. Un šitā varēs droši makšķerēt. Ja vienīgi uznāks riktīgs liels lietus, tad nāksies pieturēt nedaudz ar roku. Bet, kā jau teicu, reku mēs tādā foršā. Mēs tāpēc arī izvēlējāmies, mēs gribējām braukt uz Daugavu, bet Daugava varētu būt liela viļņi, vējš, riebīgi. Nu, ja vēl uznāks tomēr tiešām tas ekstrīmiņš, tad šitie būs komfortablāk. Jo zivi var noķert kad? Tad, kad makšķeri ir iemest ūdenī un nesēž mājās. Neierasta makšķeri manās rokās, vai ne? Kur ir pienāca uz mani jau barībiņu, redzēs? Te bažīgi. Tā, mums vajag noķert fiksi mailīti, lai mēs pēc tam varam nodarboties ar feedera makšķerēšanu. Bet tagad kā bērnībā no mazas buņģiņas paņemsim baltos tārpiņus. Uzliksim uz manas riktīgās makšķers. Jo es mēdzu arī paķert zandartu zušu, to jau jūs redzat, soc vidē. Un kā jau teicu, lai ekonomētu laiku, mums vajag noķert mailīti, iemest uz zandartu vai zuti, vai sami ar ņem uz mailītēm. Nu, kur bija? Kur es redzēju tālumu. Mēs tā īsteni makšķeram. Opā. Redzēju, nobijāt. Jau bija cope. Ui, garām.
Davai. Iedosim, lai ierīt. Nemazām nav tik vienkārši to izdarīt, ja? Atkal garam. Laikam neesi Japāņa āķi trāpīt. Aiziet. Perfekts izmērs. Mēs iemačīt zandartu. Tā, viena mailīte ir. Vairāk mēs nečakarēsimies. Liekam mailīšu makšķeri malā. Mēs pirms tumsiņas cerams, ka saķersim vēl. Tā, tur ir mana zandarta rore. Tur ir. Tu parādīšu jums zandartu montāžu. Tajā ir fīčas. Principā dažas. Vajag izmantot šādus āķus. Šādus. Šis te maziņos sporta versija. Šī tāda te. Kāpēc? Viņš tā perfekti ieguļās. Perfekti ieguļās gar zivtiņu. Nāciet uz veikalu. Parādīšu. Vai arī vēlāk, ja neķersies pa nakti, parādīšu to sistēmu. Uzzīmēšu tā, lai mums ir uzskatāmi. Bet rekur viņi ir redzami. Redzat, pirmā fīča. Svins, reku pret roku rādīšu. Svins un 15 cm virs svina ir pavadiņa. Nevis pavadiņa, bet cilpiņa. Un cilpiņā ir pavada, kas ir zem svina. Skatieties, tālu. Mana augumā. Reku tikai āķis, redzi? Un reku svins. 1,5 metra. Redzat, šitā te pilnīgi. 1,5 metra. Var pat vairāk, 1,70 m. Kāpēc? Zandarts diezgan uzmanīgi ņem uz to zivtiņu. Vai fileju, vai zivtiņu. Es parasti zivtiņai nogriežu galvu, un tad viņu uzlieku tādā īpašā veidā uz šī āķa. Tātad viņš tā uzmanīgi viņu ņem. Ja būs īsa pavadiņa, viņš uzreizām to svinu, skatieties, ja, uz zemes. Viņš to svinu uzreiz tā vilks. Ja? Šādi, uzreiz, un viņš uzreizām jutīs to jūsu smagumu un izspļaus. Ja tā pavada ir ļoti tālu, redzat, viņa tā nogrima un ir brīva tā pavada daļa. Zandarts paņem, redzat, brīvs. Un tā, kad jums makšķera dara tā, bamba, lemba, blackberry, tad jau zandarts ir ierījis un zivs ir jūsējā. Viens mikro mīnusiņš, ja gadījumā tas ir zemērs, mēdz būt, ka viņš neizdzīvo un ir jādod tālāk barības ķēdē kājām. Bet toties ir rezultāts, un ja tas ir liels zandarts, tad jūs viņu neesat nočakarējis, bet noķēris. Lūk, zandartu makšķeri, kādus izmantoju, nav svarīgi. Vienu no saviem fīderiem. Jāņem būtu cietāks, bet šis man ir trāpījies tāds vidējas cietības. Šitādu noķēru, bez galvas. Spraužam iekšā galvā. Tad reku ņemam to āķi, spraužam pie tās nogrieztās daļas. Nu, veiklā daudzi prasa, tāpēc skatieties uzmanīgi. Bērnus prom no TV ekrāniem. Tātad, redzat, viņa šitā karājas šādi. Sagriežam viņu šādi, lai astīte iet augšā uz svina pusi. Uzmetam uz pavadas cilpiņu un uzliekam tādā žņaudziņā uz astītes. Pie copes tā cilpiņa reku nomuks un atpiņķēsies, un viss būs tā kā jābūt. Bet, tātad fiškiņa numur 2, jā. Kāpēc to cilpiņu vajag? Reku tā smuka savelkam, jo es šādi te varu iemest gandrīz 100 metri un esmu 1,000,000% pārliecināts, ka tā zivtiņā nebūs aizlidojusi. Un nākošais moments. Zandarts un asars parasti ņem no galvas. Un šeit galvas daļā ir tieši mūsu āķa asais gals. Zandarts ierī, spļauj ārā un viņš ir virsū. Un to mēs tūlītās jums nodemonstrēsim tuvākās pusstundas laikā. Cerams, ja paveiksies. Nu, ok. Tālu nemetīsim. Hitā te. Čiks. Nā, 1,000,000 proči zivtiņu palika galā. 1,000,000 proči. Straumes nav, tas gan ir slikti. Viss, noregulējam. Nekādus zvaniņus es nelieku. Vienkārši spicīt, nu badzies spicīt jau to, ko dos virsū, te jau visu varēs redzēt.
Un viss tagad ķeramies pie fīderēšanas tēmas. Kungi, mums bija jau cope uz Zandarta makšķeri. Re, kur ir? Varbūt var pastieties. Nu? Jā. Baļā viens. Jā, būt galā. Davai. Pagaidīsim vēl bišķiņ. Bet redzējāt, kā ar dolbīt to makšķeri. Bet domāju, ka vajadzētu būt. Jā, šūpo, tas būs Zandits. Ir cienīti, dāmas un kungi. Un kāds ir ipā? Kā jau es jums teicu, pagaida 10 minūtes, ja? Apmēram. Vairāk diezai. Redzējāt copas realizāciju. Viena cope un 2 ir. Nu, kas tur ir? Vienā. Nu, re, kur ir? Lūdzu, mazais rupucīts. Na, kā es jums teicu? Viena cope un zivs. Realizācija ļoti, ļoti laba. Ierīs, mēģināsim dabūt tā civila ārā, bet bišķi ir ierīs. Bet pirmais zandartiņš. Ir mūsu. Lūdzu. Dublis 2. Spraužam iekšā. Un es jau cenšos tos lāķis, lai iziet cauri mugurkaulam. Tā, lai nu pavisam ir droši. Cilpiņa pasti. Bišķiņ pievelkam. Viegls. Delnas metiens. Un Zandarts, tikai davai 3 reizes lielāk šoreiz. Šoreiz vienties ir citā distancē, bišķi tuvāk. Bišķi tuvāk. Tādā veidā mēs pameklēsim to Zandartu, bet nu, baigi meklēt jau nevajadzēja. Pirmais metiens un Zaņģiks bija gala. Mums ir reportāža no Varkaļu copas studijas. Saucās Pelēkais ģivančiks. Tātad, ko mēs šodien jauksim? Mēs šeit šobrīd studijā esam ar manu čomu Krišjānu Lisovs. Redzat, jā? Tikai šoreiz viņš ir uz paciņas. Tātad, mēs jauksim šodien 2 bigbrīmus, jo mēs gribam arī kādu divnieku noķert arī. Tad tālāk ies biskvītiņš, jo ūdens ir diezgan jau silts. Tad mūsu jau iecienītie abu veidu mušu kāpuri, mērcējamie un pa taisno sausā barībā liekamies šie maltie. Tad no piedavām lakto, mūsu sporta fīčiņa. Neticu, ka šādos laikapstākļos upe neiepūtīs straumi, tāpēc uztaisīsim barību lipīgāku un smagāku. Un mūsu ierastā jau kaņepīte konservētā veidā, šoreiz no senses. Paskatīsimies, varbūt uz viņu ķersies labāk nekā uz veidiem. Nē, kaņepi nav starpība, kāda firma. Galvenais, lai viņa pareizi uztaisīta, konservēta. Lietojiet viņu no burciņa, kā es jums rādu, tā pa šķipsniņai, lai viņa nepaliek sausa, nesāk peldēt un visa noklājas uz grunts. Un pēdējā fīčiņa šodien likšu klāt šādas 2 mm peletītes. Green Betīna no Dynamite Bites. Ļoti minimāli likšu klāt, atkal tā būs rupjā sastāvdaļa, lai tā zivtiņa pēc iespējas tusētos vairāk pie manis nekā pie Robčeka, jo paskatieties, cik mēs tuvu sēžam. Sacensībās pat tik tuvu nav. Šodien ir. Tā kā pielietošu visu šīs fīčas, nu un pēc tam gaļas galdu, mūsu furšet galdu parādīšu jums vēlāk. Tā kā tā bija reportāža no studijas Pelēkais ģivančiks. Turpinām jaukties. Šitā cope bija, mēs nepaspējām kameru ieslēgt, makšķeri bija jau līdz pusē ūdenī. Kā jau teicu, lielāka mailīte. Pusdora un lielāks žans. Nu, atceltā. Kas tas mums ir? Tās mums ir žanis numur 2. No, kā mēs trāpījām Varkalīti eitumu. Iespējams, ka mēriņš būs šoreiz. Paskatieties, redzat? 2 copes, abas 2 realizētas. O, šis žanīts ir... Opā. Negribu pa dubļiem vārtīt pirms nomērīšanas, bet šādu žanīti mēs noķērām. Otrais jau. Redzat? Tā, šis būs jāpavēro, vai ne?
nomērīšanas procedūra. Kur metramērs, piesnuķīša un kā palā. Tā snuķīts un 47 saņķiki. Mums ir smuks. Ja vēl astīts šitā pieliec, tad mēs pat līdz 48 aizējam. Mums ir 48 centimetrīgs zaņģuks. Šito mēs paņemsim mājās, jo viņš bija ieķēries āķis tieši vienā žauniņā, kuru, kamēr vilkām ārā, viņš šitī trakoja. Jau pie copas tur jau viss bija makšķera ripā, kuru viņš pārplēsa. Tā kā viņš tāpat dzīvotājs nebūtu, bet paldies Dievam, mēs viņu varam paņemt un izlietot uzturā. Rītā skaisti izgulēsimies un šito te superīgo ekskluzīvo zivtiņu uzēdīsim. Ir, reku pumpt apkārt. Pasties, uzēd. Sēž. Kas tur ir? Nerauc. 3 metienu zandartu makšķeru un 3 zandartu. Nu vēl nav trešais, bet galā ir. Nu te zandarti šodien ir pirms negaiša zandarti ir iznākuši riktīgi uzēst. Atkal ir zemeriņš, šis būs stabili, bet re, kur ir? Re, kur ir? Šis jūrinieks. Redzējāt, iepriekšējais bija tāds brūns. Šis ir gaišs. Redzat, zivtiņa nost un zandarts krastā. Braucam makšķerēt vēl visur. Laižam vaļā. Pasauc man 2 pursinieku lūdzu. Ko? Mēs esam beidzot tikuši līdz iebarošanai. Tātad, ko mēs startā dosim, piedāvāsim, mēģināsim apčakarēt to zivtiņu. Sauņas lieku mūsu šajos trauciņos, forši griežamajos baltie, tādi čupiņi. Trauciņi, atcerieties, griežamie. Kāpēc šādi ir forši? Jo viņi ir, nedrīkst tik ilgi lāstīt, tādi apaļi, un tad, kad griež ar šīm fantastiskajām krestas šķērēm, reāli labākās pasaulē. Nu, labākas vēl es rokās neesmu turējis, nevis tikai turējis, bet arī darbībā izbaudījis. Un šitā te mēs viņus rupi sagriezīsim. Nevis tādā baigā putrā, bet šoreiz tā rupji. Lai ir rupjās daļiņas. Hop, hop, hop. Nu, lūk, šlieka jau sāk pārvērsties tādā zubiņā. Šķidrumiņu izlēd, lūk šādi. Man patīk vienmēr visu nomazgāt manā ūdens spainītī, bet šoreiz mēs esam tādā namiņā, jā, redzat? Tāpēc, kad ir sācies 5 reizes stiprāks lietus nekā bija, vējiņš bišķi pacēlās, tā kā noteikti, ka to, ko solīju, tas kaut kas noteikti nedaudz īstenosies. Tā, un es atvēru kaņepi, redzat, re, kur mūsu barībiņa, atvēru kaņepi un reku tādu mazu šķipsniņu kaņepītis tā čīks šeit. Iekšā kārbiņā, jā? Un šito te pļurziņu arī te pa virsu. Un uztaisīšu mētienus 7-8 iebarojamos, tad likšu pavadu virsū un ļoti aktīvi strādāšu kādu pirmo stundu, teiksim, minūte pārmetiens, minūte pārmetiens, minūte pārmetiens. Tā. Un arī turpināšu makšķerēt ar mūsu jau pazīstamo desiņu. Redzat mūsu tās barotavas lielās, garās, kas ir. Ar viņu reāli es iebarošu un ar viņu pirmo stundu viennozīmīgi makšķerēšu, tātad, lai man tas punkts diezgan ātri uzbarojās. Barība mums sanāca tāda dzeltenīga, viegli dzeltenīgi, pelēcīgi, ja? Vairāk uz dzelteno. Tātad punkts būs gaišs, teorētiski, Robčiks jau makšķerēja kādas, cik 20 minūtes. Viņam bija viena laba cope garām, bet bija tikai viena cope. Tas nozīmē, ka mazie plicīši, kas šeit ir tonnām, visi zandarti viņus ir apēduši. Paldies Dievam, jo plicīši mēs negribam. Mums vajag brekšus, iespējams šeit var noķert arī kādu labu karūsu, un arī kāds līnis izlec bonsā, nu redzat. Un arī forši tai barotai viņai siets, redzat, ir tāds rupšs, plāksne veida tāds. Un viņš forši izcili tur iekšā visu to, ko jūs sagriezāt,
vai arī dodat veselā veidā. Ok, startējam, uzbarojamies, pēc tam parādīšu, ko došu tālāk vēl rupjajā frakcijā. Kamēr mēs te ņemamies ar zandartu un zušu makšķerēm, un es barojos, re, kur jau bišķiņ bedrīt ir izveidojusies, Robčiks kaut ko stutēja, un kas mums tas ir? Viņš tik saka, krišiņ. Robčik, es arī jau esmu 7 vai 8 iemets iebarojumā. Kas tev tur ir? Nožinots. Pirmais vēstnesīts, ja? Sportinieks šis ir mums. Aha. Redzat? Jūs lieciņām mēsli, ja? Redzat, kas sabēt? Nu, redz, pirmais tāds 400-nieciņš ir. Tā kā es drīz tikšu pie makšķerēšanas. Ejam, parādīsim, ar ko es sākšu. Sākšu ar 0,15 mūsu paudiņa aukliņa. 0,15, tāpēc, kad ir ļoti lieli, tāda gliemeši diezgan daudz tur ir. Un 8. normāla izmēra katana āķīti, Japāņu āķīši. Perfektas formas, ļoti asi ar tādu garu asmeni. Perfekta sēdina virsū breksīti. Tā kā šāds būs mans starta komplekts, pavada būs kāda 80 cm iesākumam. Un tad skatīsimies, kas ko kā. Kā smaržo barībiņa, ja jūs zināt. Reku ir tās mēslu slieciņas, okcopas slieciņas. Redzat, mūsu veiklā var nopirkt mēslu slieciņas. Šādā buņģiņā, smukas, garšīgas. Parādīšu. Redzat, īstās sūdenītes. Riktīgās. Redzat? Tādas, kā mēs bērnībā lasījām. Ar to dzelteno suliņu. Uz viņām tikko arī Robčiks pirmo noķēra. Tā, to tās jāsagriež nākošā zaptīta, jāuzsien paudiņš un aiziet. Rekur mēs arī esam iemetuši zušu makšķeri. Tātad mums uz 2 drīkst būt 4 stobri. Rekur viņi ir. Zandarts, fīders, zušu makšķere un fīders. Tā kā mēģināsim noķert full house. Tā, redziet, kādas mums ir slieku spainītes. Šādus arī pie manas veikalā Okcope var nopirkt. Kurš nezin, Rīga, Nīdzgals iela 2A, vai arī internetu veikals, cope.lv, tarpiņus arī piegādājam. Redzat, tādu smuku čupiņa sliekām. Baltie. Liksim iekšā. Dosim virsū. Rekur kāņepīte. Slieciņu tūt sagriezīsim. Un gandrīz katru reizi tādu dosim iekšā punktā. Ko es tu dari? Mani zivtiņi. 1., 2. metienā. Visi nostrādāja gar distance. Kas te ir? Uz aikoniņu viņi vienkārši nāk tā kā mīļi ārā. Pie krasta iebuksē. Iebuksē. Kur ir mans pirmais. Uz punktu no sākuma, kā jau parasti atnāk šitādi. Kas augs augumā. Kur ir maziņais rupucīts. Kas augs noteikti augumā, un tā jau rādīsim jums lielos cerams. Karvan, tev mutē ir? Reku šādas foršas gaismiņas, redzat? Spīdekļot. To tās apstāsies. Cope, rītīgi cope, labs. Jū. Ir labs, jā? Jā. Nu, re. Robčikam ir zivtiņi. Labs, jā? Pumpējiens jau kā kārtīgam rekonam. Aha. Nu, reku lietas stiprāks palika. Daudz ātrāk es tūks labs palikšu. Viss notiek. Vētra mūs neapturēs. Viņa vēl nav sākusies, tu nepiesauc. Būs smuks, jā? Kad dobīja to makšķeru labi.
No, super, super. Mēs kā reiz neesam nopļāvuši tās zali. Ej, labs! Jū, ātri, nu vēl, yes. Ātri pienāca smukā izmēra. Jā. Re? Tirīv. Nu, kilo 300. Fantastiko. Nu, parādi. Jau, reku man aņem. Redzat, ja tā gaismiņa? Zaļa un pie copas sarkana paliks. Tā. No, parā. Oh, yeah. No, re? Skaists, Brekšs, skaists. Un uz to marcipānu ar biskvīti, ja, manējā? Jā, tieši tā. Viņa otro reizi strādā. Marcipānu viņš strādā. Tas miksiņš, super, super. Tad es turpinu griezt iekšā gaļu. Turpinu aktīvi pārmest. Nevis tā kā ir pierasts gaidīt un neko nedarīt. Nē, tas ir reāli nepareizi. Tātad ir jāmet iekšā tā barība tai ūdenī, jāmet iekšā tā gaļa tai ūdenī, jo vairāk jūs ieguldīsiet tajā savā izvēlētajā punktā gan gaļu, gan barībiņu, jo lielāka iespēja, ka pienāks zivis, vispār pienāks, otrakārt, ka daudz pienāks, un trešais ir viņas jānotur uz vietas. Tāpēc mēs izmantojam to gaļu, kaņepes, rupjās sastāvdaļas un tam līdzīgi. Tā kā es šobrīd aktīvi, nu man sanāk tā, 1,5–2 minūtēs pārmetiens, bet ar tām lielajām barotavām. Tūlīt izvilkšu pēc brītiņa ārā un parādīšu vēlreiz, ar kurām barotavām, tām lielajām desiņām mūsu, ja? Un vēl, ko es daru, katru metienu mainu ēsmu. Pirms tam bija 3 baltie, 2 slieciņas, 2 baltie, 1 slieciņa. Tagad es uzliku 8 baltos, pēc tam uzlikšu 2 baltos, ja? Un visu laiku es meklēju, uz ko viņš tā kā grib. Bet uz doto brīdi zivs nav pienākusi, tāpēc mums ir jāturpina aktīvi strādāt. Tāpēc es veikalā vienmēr novēlu cilvēkiem veiksmi un saku pārmetiet biežāk. Tā kā turpināsim arī pārmest un gaidīt Brekša pienācienu. Tā, rekord es izvilku barotaviņu, rekord šāda pazieties liela vispār, redziet, cik pirksti starpā ir. Nu ļoti liela barotavu. Un ar viņu es turpinu reāli saukt to zivtiņu. Un lādējam iekšā, rekord pareizi uzlādēt turam šādi, un rekordā fukucīti, iekasam iekšā to barībiņu šādi. Šādi te. Rekord pieregulējam ar otru pirkstu un šādi čīks saspiežam, cik stipri gribam. Un redzat, rekord iekšā ir kukurūziņa, slieciņa, baltie kaņepīte lien ārā un rekord baltais lūr. Un tam Breksītim ir reāli ko darīt. Viņš tā cip, tingš un ir galā. Tagad tā. Kur tu paliki? O! Viņš pēc iet gar krastu, štoļ? Ir, kaut kas ir. Kaut kas ir uz zušu makšķeri, kas tas ir? Vat uz ko vajag Brekšus ķert. Un posties tik tuvu pie krasta. Norāda, nu tur rekuri. Nu. Neizdosies iesmelt viņu. Vidi. Dod. Bet priekšā sejā viņam liek. Sejā, vēl uz leju. No? Viņš ir lejā, redz, viņš ir. Pagaid, lietas ar strauca. Jā, labi. Manas zivis, patur. Tur esmu galvu. Redzējāt, cik es Redzējāt, cik es neatlaidīgi viņu medīju. Kāds aktīvs. Tas šādi vajag ķert Brekšus uz nakstārpiem. Tālu. Smuks pirmais Breksīts. Fīders šobrīd klusē. Mēs turpinām kārtīgi barot, bet rekord uz zušu makšķeri. Uz nakstārpiņu paņēma šitāds te 500–600 gramu. Un redzēt, kā es viņu noķēru? Viņš man norāvās, bet tomēr mēs viņu noķērām. Breksīts pienāca uz mana. Sportiskais. Sportiskais, jā, uz mana to. Uz maniem grieztajiem gardumiņiem, ja? Rekoriņš ir. Lēnām puikas nāk, puņķu tapas.
Redzat, uz ko viņš paņēma? Smuki 2 mēslas lieciņas, lūpiņu 8. āķīts un 3 baltie. Un šī tāds te vēstnesis. 2,5 kilo vēstnesis. Kā es jums pirms tam rādīju, ja? Es likšu klāt tās peltītes, es jau viņas esmu pielicis. Varbūt var redzēt, ja? Kad ir tas rupjās sastāvdaļas visādas un ir arī tās zaļās peletītes. Viņas baigi nevajag pārspīlēt, nu, apmēram tā pasālīt. Mēs to saucam par pasālīšanu, šitā te pasālam. Un otrakārt, tās zaļās peletītes, viņas ir zaļā krāsā. Tā kā Breksim patīk zaļie čipši, tipa zaļie čipši. Un starp citu es esmu aizmirsis pielikt zaļos čipšus klāt, tikai tas, kas no mana Big Brīma. Bet tas nekas. Starp citu varbūt atradīsim un bišķi pieliksim tos zaļos čipšus arī. Jo viņi, nu kaut gan man tur ļoti daudz ko ir, ļoti daudz interesantais. Ziviri ir interesanti viennozīmīgi. Plus vēl mēs rekur griežam klāt jau tagad saldētus baltos, sasaldētus. Vienkārši man no mačiem paliek pāri bieži. Un es katru reizi pa maisiņām ņemu līdzi, ja? Un rekur ir sasaldēti baltie, nu tādu rītīgu pļurzu čupu. Plus vēl tās kūniņas, kasters, ja? Nebaidieties no tām kūniņām. Viņas arī ļoti, ļoti garšo un ir tīpaši lielam Breksim. Tā kā rekur redziet, nu tur ir ko darīt, Un kaņepīti, kā jau teicu, pa šķipsnijai šādi. Un viss, un aiziet. Un reku jau kaut arī tā cope tagad pa nakti nav aktīva, nu jo ārā jau darās. Paldies Dievam, mums laiks īstenībā ir normāls. Normāls tā vētra, ko sola, nu vai nu viņi iet garām, vai vēl nav atnākusi. Tā kā otrā nakts ziltiņu svīderi, bet, nu redziet, es pat aktīvi barojot veselu šo vanniņu neesmu izbarojis. Tātad kaut kāds kilo ar kapējkām pat nav iekšā. Tā kā redziet, nemazām jau tik vienkārši nav. Tā kā turpina visu laiku aktīvi strādāt, kamēr gulēt negribās. Un kaut kas tomēr pat pa nakti, iespējams, ka viņš negrib nemaz šobrīd ēst, tomēr vienu mēs izmānījām puskilogramnieciņu. Tā kā jau teicu, atkārtošos, turpinam strādāt, un tad, kad pienāks vai ies garām bariņš, viņš piestās un tad sāksies cope. Ieguldās. Iepriekšējā metienā norāva slieciņu, un šī metienā, nu, skaisti sita. Kas tur ir? Nenā kaut. Baroto. Tas ir mazais. Ir. Mēs šito fullhausu pildām, jā, tuvojamies fullhausam. Jā, mēs pildām fullhausu, redzat? Mazais žurkulēns paņēma. Šitāds te. Viņiem patika tā grieztā slieka. Laikam, jā. Es te bļāviens. Āķīti, davai mazāku siet. Šitāds te. Paņēma slieciņas ar baltajiem. Susuriņi, kādu tu man copi skaisti iedies, jau domāju, breikons. Nu, tados man āķi. Padomā lūdzu āķīti. Mūc mājās. Da? Es negribu āķi man atdot. Ev, čali. Dvāķi. Šitā te. Aizjām vaļā, rupacīt. Davai. Ne uz šito. Uzas uz priekšu. Uzas viņam tā uz priekšu, tā kā tās... Nezinu, dusmīgs palika uz tevi. Jā, tās aizmalt. Tiši kādu to virsū. Eju, Breksits. Sāk mosties. Zivtiņas 2 naktī sāk mosties. Viņš tāds jaudīgs nav nemaz tik liels. Nu ir smuks, tu beidz, tu tikko uzbrauci gandrīz pusotriniekam. Uzbrauc augumā. Nu, paskatieties, nav tik liels. Smukulis tāds, nu, pusotrīts kaut kur. Jā. Nu, jā, paskatieties, knapi var paņemt rokās. Jā, ir ģēla.
Gribēju iet gulēt. Pienāve. No, uzbrauc ritīgi šitādam, te parāda to Brexit. No, paskaties. Nu, skaisti tuļu, rasnas tās labais. Yes. Nu, skaisti brekons. Es gribu iet gulēt. Čāls tikko gribēja iet gulēt. Zīme laikam, kad lai iet gulēt, vai ne? Tad mums arī būs. Mēs turpinām barot. Turpinām cītīgi barot. Distance mums atšķirās. Viņam ir 32 metri, man ir 40. Bet kaut kas sāk parādīties. Laidīsim to mazo rupuci vaļā. Zivtiņa ir pienākusi. Robis aizgāja gulēt, tāpēc neizdodas te vienam neko uzfilmēt, bet lieli nav. 4 gabalus pēc kārtas noķēra tādus no 300 līdz 450 varbūt grami. Un katrs metiens ir ar tādu aiztikšanu, tādu kaut kas pieskarās, pavelku, cope un tam līdzīgi. Tātad turpinām dot iekšā visu, ko es esmu paņēmis līdzi, jo šobrīd uzdevums ir zivtiņu noturēt. Tātad noturēt un audzēt augumā izmēru, jo, ja pienāca bariņš ar tiem 300-400 gramīgiem, viņi tā kā ēd visu laiku, tāpēc man visu laiku ir jāturpina uzturēt punkts aktīvs, garšīgs, interesants lielajam krakenam. Nu, Rīgas krakenam, kurš varētu būt 200. Oi, tas būs labais, ja kādu šodien tādu noķersim. Tā kā turpinam aktīvi strādāt. Es reāli nepadodos. Nakts nebija līdz galam interesanta. Man tie samiņi nostājās uz punkta. Tā tad arī situācija. Man nostājās samiņi uz punkta un es beidzu dot iekšā jebko no gaļas. Vienkārši aktīvi strādāju, turpināju ar pliku barībiņu. Tikko kā tagad sāka palikt nedaudz gaišāks, kā es sajūtu, ka samiņi ir projām, tā atkal sāku dot iekšā gaļu, nu un reāli šī griešana, tad es dodu griestus lieku, griestus slīcinātus baltos un dzīvus griestus baltos. Un to visu iemaisu tā barībiņā, čiks iekšā, visa kaņepi buņģa jau ir punktā. Tā kā strādājam aktīvi un cerams, ka tas novedīs pie mirkļa, kad pienāks normāli izmēra brekši un izdosies mums rīta cēlienu, kurš šobrīd un arī cope, skaista cope. Wow! Ir. Nu, redzējāt, ja? Kā jau es jums teicu. Nezinu, vai varēs redzēt, bet izskatās, kad varētu būt normāla izmēra zivtiņa. Varbūt, ka izdosies man te vienam pašam kaut ko te uzfilmēt un nepakāst zivi. Tūlīt parādīšu. Rekur ir. Rekur viņš ir. Nu, smuks jau tāds grami ap 700. Redzējāt, dzīvajā. Tā kā jau teicu, šobrīd ir jāturpina darīt tas, ko es teicu, un gan jau, ka pienāks arī lielie. Oh, ir labs. Wow. Labs breksis. Ņēma kā plicītis.
Ļoti aktīvi brekši, redzat? Rek arī uznāca neliels lietutiņš. Atkal bija jāizvelk lietusargs ārā. Bet rek arī ir. Nu, smuks atkal, ja? Mēs jau tuvojamies. Nu, šīs varētu būt ļoti tuvu kilogramam. Ļoti tuvu. Nu, redzat, atkal nostrādāt 2 mēslas lieciņas un 3 baltie. Tā kā tuvojamies un reāli uz katru metienu jau sāk kļūt zivis. Reku, ņem zandaru copeni. Op. Ir zandartiņš ar... Ai, nost. Ai. Šitā bija laži. Kas tev tur ir parā? Aha, breksīts, kārtais puskilogramīgais. Reku, Robčiks ir atpakaļ. Labrīt vēlreiz. Labrīt. Man šobrīd ir situācija tāda, ka man punktā zivju ir daudz, un viņas man visu laiku kustina braukā pa auklu un neēd manu ēsmu. Ko es šobrīd daru šādā situācijā? Es eju pāri visiem saviem dipiem un mēģinu atrast kādu, kurš viņu ieinteresēs. Jo man ir, nu nezinu, 10-12 metieni, gļotiņas uz āķa, gļotiņas virs barotavas, visu laiku spice kustās, viņš vazājās ap to punktu, noteikti kaut ko lasa, bet manu āķi iekšā nelasa. Tā kā ir jāatrisina uzdevums, kā viņu piespiest ēst manu āķīti. Tā, viens no variantiem ir šie dipiņi. Lūk tā, tikko bija laba cope. Viens no dipiem nostrādāja un uz 7 baltiem. Un garām. Ot tā. Ir? Jā, izmērs nekāds briesmīgi lielais nav, bet... Šitā te pagaidām ir točkā ļoti daudz. Kā jau teicu, tur vazājās, pumpējās. Šobrīd, ko es atradu, fiška ir 6-7 baltie, nekur nemērcēti. Tā kā šobrīd tādas ir pasākums, 2 metieni pēc kārtas ar zivtiņām. Skatīsimies tālāk. Gribam lielos. Dipotos. Apā! Nostrādāja viens dipiņš, tūlīt parādīšu. Nostrādāja šis korda gū. Dipiņš, bet šādā izpildījumā, kā es jums esmu rādījis, es ielēju ūdeni, iepļurzāju šo dipu šeit un samet iekšā baltos. Un tātad, redzat, viņi noslīkuši ir un jau tai dipotajā ūdenī smaržīgajā tusējās. Tātad nostrādāja šāda versija jau uz 2 breksīšiem. 3 baltie, 2 dipotie un atkal 2 pa virsu nedipotie. Sanāk dzīvie apkārt nedipotie un tāda smaržīga, viltīga načinka pa vidu. Un jau patīk. Rīta bonusi. 32 metri. Eju, to es bārdas, man liekas, viņi ielika. Aha, nav mutē. Vai ir mutē, nevar samet. Pie mutes taču. Jā, normāli. Beidzot tādu foršu patīkam izmēru. Jā, ir bārdā, jā. Bārdā, jā. Nu, redz, tāds smukiņš. No 32 metriem ir iznākuši 3 smuka izmēri. No maniem 40 metriem ir tikai tādi līdz 800 gramu. Kilo standarti. Cik ir? Tāda un spēcīgi. Šūni beigas pretājās. Kā īsti profesionāli, bet izvaramā. Šāds izmēriņš mums pienāca. Enerģijas līmenis ir jāpaceļ ar Lucky Punch.
Tas ir jau lielāks bišķīt. Ai, smuki vaiziņā, tu saki āķi puškai. Pastieties kāds smukulīts. Mēs lēnām vācamies, jo ir jau gandrīz 9 no rīta, jau 8:30. Gribu pastāstīt, kas šodien bija tādas nianses. Laika gaitā jau es jums stāstīju, bet tādu mazu kopsavilkumiņu. Perfekti atstrādāja aukliņa 15. izmērā. No sākuma makšķerēja ar šiem āķiem, bet tikko kā sāka kaut kas tur, tā kā neņem to lielo āķi, uzliku šo, šādu japāņu āķīti. Šis vienkārši izcili atstrādāja. Neviena copes garām tā bija, bet neviena zivs, kas bija uz āķa, neviena nenorāvās, izņemot tās divas, kas, kamēr es te pļenčkājos pa smiltīm. Top ēsmas uz šodienu bija 5 līdz pat 11 baltie, vai mērcēti kaut kur, vai kaut kas uzpilināts virsū, vai daļai uzpilināts un tam līdzīgi. Tā bija viena no super ejošām ēsmām. Un otra bija 2 mēslu slieciņas, tās, kuras rādīju šajās buņģiņās. Mēslu slieciņas 2 plus 2, 3 baltie, vai pat līdz 5 baltie, vai arī 3 vienkārši mēslu slieciņas un aizvērt ar 1 balto. Pavadiņas 80 līdz metram, distance robčikam 32 metri, man 40 metri. Man tādi 4 gabali, kā jūs redzējāt, tādajā 800 kilogramu svarā. Robim 1,5 apmēram, 1 kilo 300, kur iekačāja akal. Tās ziltiņi tur vazājās. Ļoti interesanti, tā copa nav šodien tāda, kad tā kā tomēr pienāca jau un aiziet ņem. Viņi pienāca gan, bet neņem tā vienkārši. Ir ritīgi jāčakarējās ar viņu. Uz baigi smalkākiem rīkiem negājām, jo ir jūtams, ka viņam ne līdz galam ir apetīti. Iespējams tas, kad es tā kā visu nakti strādāju, tur krāvu to galdu, iespējams tas viņam pačakarēja prātu. Bet Robim tai pašā laikā ir līdzīgi. Pienāk, aiziet, paņem kāds 1, 2, 3, un atkal tad ir pauze tā kā. Un tajā pauzē tu vari darīt, ko tu gribi, un viņš reāli neņem. Bet jebkurā gadījumā es saķerts diezgan. Nav tur 30, 40 kg un tam līdzīgi, nav to lielo brekšu daudz, bet fantastisks sākums, 3 zandarti pa nakti, 3 sameņi, brekšu čupa, ko vēl var vēlēties? Tikai līni, kas pietrūk fullhausam, un starp citu par zušiem, reāli neviena zušu copa, neviena, tā kā nakstārs šonakt reāli nerolēja. Ja tuvākajās dienās vai tuvākajā laikā taisties braukt, varat ņemt vērā, ka tā nakts bija diezgan tāda vienmuļa, nebija baigi interesanti arī no brekšu puses. Bija tā, cik es kaut kādus 5 breksēnus pa nakti noķēru, Robis ar kādus 5, tikai viņam bija 2 tie lielākie. Ja? Tā kā tā nakts ir tāda, bet copa ir copa. Katra copa ir savādāka. Jums var paveikties rīt, parīt, aizparīt. Tā kā apmēram tas bija šodien tāds topčiks. Izmantoju savu iemīļoto Zemex Icon 90 gramu testā. Ar 70-80 gramīgām barotaviņām strādājām. Spolīta Daiva Tournament 5000. Tā kā viss ļoti smuki aukla pītā. Uz fīderi, ne karpu copē, obligāti pītā aukla, jo viņi sniedz 40 metrus. Es šodien makšķerēju vienkārši ar fantastisku baudu. Ja? Aukliņa pītā arī Japāņu ražojums, bet mūsu brenda OK Cop Sport. Tā kā mūsu aukliņa super, zaļā krāsā ar fīderi, nav problēma. Breksis nebaidās, viss izcili. Tā kā nav obligāti melns vai brūns jālieto, var arī zaļas, lai smuki var redzēt, kur lido, kur aukla ieiet ūdenī, kur izvadīšana notiek un tam līdzīgi. Tā kā viss skaisti, lieliski. Esmu apmierināts ar šīs dienas copi. Jau plānoju, kur vakarā braukt uz zandartiem. Vēl pat neesmu gulējis jau pusotru diennakti, bet jau plānoju
pēc izgulēšanās, kur braukt tālāk. Tā kā vēl nedaudz pamēģināsim, jo, ja bija pienāciens, tad ļoti iespējams vēl kādu pārīt izdosies noķert, un tad jau krāmēsimies kopā, brauksim čučēt. Latvijas koņi. Rīta cēlēns. 11. māja varkaļu izmēri. Vai jūlija? O, jūlija. Uz kļūdos. Basies āķis vienkārši izcili. Izcili. Šlieciņas. Mēslu, kā jums teicu, 2 gabalas ar baltajiem. Perfekti, no? Nākošais. Ar nakti nesalīdzinās. Kaifojam. Tādu kātiņu, tādu olīti, tādu komplektiņu. Kaifojamie, nu. Kaifojamie brekšeki. Es jums teicu, ka pienāca viņi 8 no rīta. Pirmais izmērs. O? O! Vai pārplīs auglis? Jā, tas bija finišs. Jā. Tas bija finišs. Beidzot neizturēja mezgliņš un vienkārši pārplīsa pie keramiskās bumbiņas. Tā kā bija inlines, barota viņa nogrima, tad cits viņa ir šeit. Pakaļ mēs neliedīsim, bet šīs smukais problēma. Tā kā mēs beidzam uz šīs nots. Un tieši kā reiz pienāca, kā tā siena atpakaļ. Bet nu nē, esmu piekusis, tā kā mēs beigsim šīs dienas copi. Un tad jau skatīsimies, ko mēs te esam saķēruši. Nu beidzot copes kulminācija. Paskatīsimies, ko tad mēs abi divi ar Robertu esam saķēruši. Re, kur ir mans loms, re, kur ir Robčika loms. Paskatīsimies, kā tam mums gāja. 10. uz 11. jūlijas Varkaļu kanāls. Kaut kas jau šīs tas ir, jā. Redzat, jā? Šīs tas jau ir. Neskatoties uz grūto copi, mēs savējos 11 kilogramiņus salasījām. Tā kā ņemiet vērā manas padomus, droši uzdodiet jautājumus, obligāti piesakojiet manam kanālam, lai mēs varētu turpināt copas piedzīvojumus un gūt jaunas zināšanas kopā. Tā kā braucam makšķerēt vienmēr un visur, un veiksim jums šajā 2025. gadā. Un rekur Robčiks saķēra. Pēc svara ļoti līdzīgi. Man pat iespējams bišķi vairāk. Man tas finišs reāli izpalīdzēja, bet toties Robčikam ir 2 lielākie šodien. Rekur Skaistils 1, un kur noslēpies? Rekur apakšā. Jā. Rekur otrs, jā. Rekur otrs, tā kā šitāds Robčikam loms. Nu kopā 20 ar 8 kilogramu ir. Tā kā uz Varkalī droši var jau sākt braukt.